Vakar kārtoju veco atvilkni, tur, kur sen neko nebiju meklējis. Atradu dažus vecus papīrus, vecu fotogrāfiju un vienu pastkarti. Nezinu, cik gadus tā tur bija gulējusi. Papīrs jau bija nodzeltējis, stūris salocīti. Bet, kad paņēmu to rokās, uzreiz atpazinu rokrakstu. Es to pazinu. Apgriezu pastkarti. Tur bija tikai daži teikumi. Šeit ir skaisti, gribētos, lai tu būtu šeit. Te vējš nāk no jūras, un vakari ir tik klusi. Šeit ir skaisti, un es vēl atgriezīšos mājās. Tikai nezinu, kad, bet apsolu atgriezīšos. Ilgi skatījos uz tiem vārdiem, mēģināju atcerēties, kad pirmo reizi redzēju šo pastkarti. Varbūt bērnībā, varbūt kāds man toreiz parādīja, bet varbūt es to biju redzējis simtiem reižu un nekad nebiju aizdomājies, ko tā īsti nozīmē. Priekšpusē bija jūras, smiltis, priedas un kaut kāds vecs ceļš. Nekas īpašs, bet kaut kādu iemeslu dēļ es negribēju to nolikt atpakaļ. Šeit ir skaisti, gribētos, lai tu būtu šeit. Te vējš nāk no jūras, un vakari ir tik klusi. Šeit ir skaisti, un es vēl atgriezīšos mājās. Tikai nezinu, kad, bet apsolu atgriezīšos. Tad vēlreiz izlasīju pēdējo rindiņu. Nereizējies, es atgriezīšos. Tas arī viss. Neviena vārda, tikai daži vārdi. Un pēkšņi es sapratu. Šī pastkarta nebija vienkārši atstāta atvilktnē. Kāds ļoti gribēja, lai tā paliktu. Šeit ir skaisti, gribētos, lai tu būtu šeit. Te vējš nāk no jūras, un vakari ir tik klusi. Šeit ir skaisti, un es vēl atgriezīšos mājās. Tikai nezinu, kad, bet apsolu atgriezīšos. Vēlreiz izlasīju tos vārdus. Es atgriezīšos. Tad noliku pastkarti un pirmo reizi nodomāju.